raiti mēs pārējām uz vienu no tehnoloģijām, kuras mēs varētu izmantot, un noteikti nākotnē mums nāksies izmantot digitalizācijas attīstībai. Tās ir augsts veiktspējas skaitļošana, un varbūt šie 3 burti HPC ir redzēti, bet dzirdu apkārt runājām, kad īsti neizprot, kas tas tāds ir un kur tad mēs viņu varam ikdienā izmantot, tad es šodien došu tādu ļoti īsu ieskatu ar piemēriem, neiedziļināties tehniskajās būtībās, jo tās nāk, kā jau arī teica, to kodēšanu, tas ir tas pats pēdējais, ar ko mēs sākam, tas pabeidzam visu mūsu digitalizāciju, tad runāsim vairāk šodien par dažādiem piemēriem, lai ģenerētu uzņēmējiem idejas, kur viņi varētu izmantot šīs tehnoloģijas, jo bez tām mēs, diez vai turpmāk varēsim raiti veidot savu konkurētspēju. Tad augsts veiktspējas skaitļošana latviski, angliski ir HPC, mēs ļoti bieži redzam. Dažreiz mēs sakam, ka tas ir superdators, ka tas ir jaudīgs skaitļotājs, un tā galvenais mērķis ir ātri aprēķini, līdz ar to labi lēmumi. Un tātad HPC ir veids, kā ļoti sarežģītus aprēķinus izdarīt dažās stundās vai minūtēs, nevis dienām un nedēļām ilgi rēķināt kādu datu analīzi veikt. Un ko tad mēs iegūstam no šādām lietām? Kā jau iepriekšējie runātāji minēja, tad ietaupam laiku, samazinam izmaksas, paaugstinam konkurētspēju, un, protams, pieņemam labākus lēmumus, kas ir balstīti uz datu analīzi, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgi un nepieciešami, lai mēs varētu savu biznesu veiksmīgi attīstīt. Tātad, kur mēs izmantojam daži piemēri. Sākšu ar pašu vienkāršāko, kuru mēs droši vien izmantojam jau ikdienā un kas jau mums ir pierasts. Tātad ir mākslīgā intelekta valodas modeļi, piemēram, mēs zinām tādu ChatGPT vai kādus citus, tad lūk šādus te mākslīgā valoda, tas ir moduļus, tiek apmācīti uz šādiem superdatoriem, jo tur ir vajadzīgi ļoti daudz datus, lai mēs viņus apmācītu un nodotu lietošanai. Vēl ir ļoti populāri, kur izmanto HPC tehnoloģijas dažādu datu apstrādei, tas ir attēla atpazīšanas modelis. Šeit ir piemērs no medicīnas, kad analizē dzimumzīmes un skatās, vai nav kādas pazīmes melanomai. Šādu te iekārtu izstrādāt ir Latvijā, un arī, protams, to attēla atpazīšanas modeļu izstrādē ir izmantots jaudīgais skaitļotājs, kas apstrādā datus un veica vajadzīgos aprēķinus. Lauksaimnieki, es tādu gribētu savā dārzā. Turpinām attēla atpazīšanas tēmu. Tad, piemēram, lauksaimniecībā tiek apmācīti modeļi dobju ravēšanai, lai atpazītu, kas tad tas zaļums ir. Vai viņa ir nezāle, vai, piemēram, burkāns. Es domāju, tas arī ir ļoti labi. Šeit atkal mēs paralēles varam vilkt ar to, ka uzņēmumiem droši vien vajadzētu būt kādi ražošanas procesi, kurus mēs varētu izsekot un pieņemt kādus algoritmus, izstrādāt, izveidot kādu mākslīgā intelekta modeli, kas palīdz mums ražošanas procesu uzraudzīt vai pātrināt vai kā citādāk palīdzēt mums izstrādāt kvalitatīvu produktu. Protams, HPC mēs izmantojam dažādu simulācijas modeļu veidošanai, kas tātad arī, protams, ir lētāk nekā testēt reālu kaut kādu situāciju, kaut kādus modeļus. Piemēram, šajā bildē ir
tiek testētas slodzes ietekme uz mājas fasādi. Ja mēs veidojam kādas celtnes vai kādus rajonus, ja, tad varētu testēt, kā ietekmē gaisa plūsmas un citi faktori. Sevišķi, ja, ka mums nesen tagad bija vējš liels, ja, no Liepājā nekas diži netika bojāts, ja, kā saka Liepājā, ja kaut kas viss jau ir nopūsts, viss ir aizpūsts, nav jau vairs ko nogāzt. Tad mēs varam nosimulēt, kā piemēram dažādas vēja plūsmas ietekmē kādas ēku kombinācijas un pieņemt atbilstoši lēmums, kā varbūt veidot savu arhitektūru vai kā citādāk. Tātad simulācijas. Padalīšos ar vienu no man pieejamiem pētījumiem, ja, ko eksperti ir prezentējuši, kas varbūt mums es ceru, ir saprotams, jo mēs visi braucam ar automašīnām, tieši par distanci ievērošanu un apdzīšanas manevriem automobīļu plūsmu ārpus apdzīvotām vietām. Šeit man būs daži piemēri tieši no distanci ievērošanas, jo tie piemēri un datu analīzes ir ļoti daudz un dažādi. Laiks ir ierobežots, tāpēc es paņēmu dažus piemērus no distanču ievērošanas. Tātad mums ir pieejami, mums visiem pieejama ir informācija no satiksmes mājaslapas. Es domāju, ka mēs to diezgan bieži izmantojam, sevišķi, ka tagad nāk ziema, kur mēs varam redzēt dažādi, kā izskatās ceļa segumi. Ziemas laikā ir izveidoti 9 intensitātes uzskaitas punkti. Latvijā tas nozīmē ko? Ja, kad ir iestrādāti sensori šajās vietās, kuri mēra ļoti dažādus parametrus. Un, protams, šie dati ir ļoti daudz, un, lai viņus varētu apstrādāt ar Exceli, tur nepietiks. Tāpēc ir šie HPC tehnoloģijas, ar kuru palīdzību mēs varam apstrādāt ātri, efektīgi šo lielo datu apjomu. Ja, kā mēs redzam, piemēram, viens fails ir 2,28 gigabaiti, vairāk kā 20 miljoni ierakstu. Ja, tas, lai nodemonstrētu, ja, cik lieli ir šie dati. Šeit būs piemērs no A54 satiksmes punkta pie Rīgas HES. Ja, tātad mēs redzam, šeit ir iestrādāti sensori, un, piemēram, no 22. gada datiem, viens no parametriem, kas varētu interesēt, ja, piemēram, ir vieglo automobīļu ātrums vidējais. Ja, tad tas ir izmantot šāda liela apjoma ieraksti, ja, tie ir analizēti, un rezultāts. Nākošais, ja, tad, ko var analizēt, ja, tad kā automašīnas skaitu pa joslām. Un šeit ir interesanti paskatīties, ja, kad gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi, principā ir diezgan vienādas automašīnu plūsmas. Ja, un šeit varam redzēt laiku, ja, tad gan no rīta, gan vakaros, ja, tad ir šī te lielākā intensitātes plūsma. Bet, lai šādus datus apstrādātu, protams, mums ir vajadzīgi jaudīgas tehnoloģijas. Mēs varam katrs piekļūt dažādiem datiem, kas ir brīvi pieejami atvērto datu portālā Latvijā. Un, piemēram, šeit ir tas viens fails, 22. gada, ja, var redzēt viņa lielumu un apmēram kāds viņš izskatās, bet, protams, šeit ir ciparu virkne. Bet tās, lai mēs nonāktu līdz kaut kādiem analīzes rezultātiem un saprotami vizualizētiem datiem, mums ir vajadzīgs veikt aprēķini un pasniegt mums saprotamā veidā. Ja, šeit tātad ir vairāki faili, ja jums interesē, jūs varat apskatīties.
un izmantot varbūt arī savām vajadzībām. Nu, piemēram, šeit ir transporta līdzekļu skaits atbilstoši kategorijām. Es atvainojos, neesmu pielikusi, ko nozīmē šie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viens ir motocikli, otrais ir vieglie un 3, 4, 5, 6 dažādi smago kravas un autobusu transporta līdzekļu veidi. Nu, kā redzam, protams, ja tad vieglās automašīnas ir visvairāk bijis, ja, un ja, tad tie ir 22. gada dati. Varam paskatīties, kā kustās, ar kādu ātrumu šie transporta līdzekļi. Un interesanti, ja paskatāmies, ja tad motocikli kustās ar vislielāko ātrumu, savukārt pārējie ir apmēram tāds tā kā vidēji vienādi līdzīgi, ja. Bet, protams, lai šo te aprēķinātu, ja mums ir vajadzīgi daudz datu un labas jaudas, ātras jaudas. Šeit ir pētījums par distances ievērošanu starp viegliem automašīnām un ar atļauto braukšanas ātrumu 80 km/h. Un, kā mēs redzam, nav slikta šī statistika, kad šīs ievērotā distance, kas ir paredzēta bremzēšanas ceļam, ja, tad ir ieteicams 3 sekundēm, tad, nu, kā redzams, jo lielāks ātrums, jo tā distance mēs ieturam pietiekoši labu, lai mēs ievērot šo bremzēšanas ceļu. Un šeit ir apkopoti dati no 17. līdz 22. gadam, un, kā redzam, šeit tendence ir laba, ka šī distance autovadītāji ievēro un drošība uz ceļiem ir nu, samērā laba. Protams, šeit kas trūkst, ja mēs pielikt vēl klāt datus par pretī braucošiem transporta līdzekļiem. Ja, šeit trūkst informācijas par šo, tāpēc mēs vēl varam, reku šeit, ko nozīmē šie 6 skaitļi, līdz ar to mēs varam atkal pielikt vēl kaut kādus datus, piemēram, paskatīties, kā laika apstākļi ietekmē šo te distanču ievērošanu. Būtiski tādi kaut kādas, nu, tendences nav saskatāmas, ja, bet, nu, šeit mēs varam atkal pielikt vēl kaut ko klāt. Līdz ar to, jo vairāk mēs gribam analizēt datus, pirmkārt mums tiem datiem ir jābūt pieejamiem, un mums arī jābūt šīm tehnoloģijām, kuras mēs varam izmantot, lai analizētu šos datus. Mēs šeit Liepājas akadēmijā esam arī izveidojuši HPC datorklasi, kur jau paši datori ir šobrīd ar lielu jaudu un ar iespēju pieslēgties Rīgas Tehniskās universitātes HPC centram, kur caur šo HPC centru varam pieslēgties Eiropas jaudīgajiem skaitļošanas centriem, un līdz ar to mēs varam piedāvāt dažādus pakalpojumus uzņēmējiem, kā jau minēja iepriekšējie lektori, kad ļoti svarīgi ir saprast un izvērtēt, ko tad mēs gribam digitalizēt, ja, lai mums tam būtu sasniegt to rezultātu, uz ko mēs gribam tiekties. Tātad mums ir iespējas, mums ir pieejamas tehnoloģijas, mums ir pieejami eksperti, lai mēs sniegtu šādus pakalpojumus. Šeit tēmas, par kurām varam piedāvāt uzņēmumiem risināt kādas problēmas, gan materiālu jomā, gan dažādu procesu analīzei, gan klimatu datu
analīzei. Spektrs ir ļoti, ļoti plašs. Un tāpēc uzņēmumiem iesaku padomāt un atrast vai uzaicināt ekspertus uz konsultāciju, jā, jo varbūt pat jūs uzreiz nesaskatat, kur jūs varētu izmantot šīs tehnoloģijas. Bet mūsu eksperti varēs jums sniegt ieteikumus, izstrādāt stratēģiju, izstrādāt plānu, kā veikt digitalizāciju. Kā jau es minēju, bez šīm tehnoloģijām nākotnē mēs neiztiksim, un tāpēc tiek veidot tīkls, Eiropas tīkls ar daudziem jaudīgiem šiem centriem. Latvijā tātad mums arī ir šie centri, bet šeit jau notiek tehniskās darbības, bet līdz tām darbībām ir jātiek, tāpēc aicinu uzņēmējus izmantot šo burvīgo iespēju šī projekta ietvaros aicināt ekspertus uz savu uzņēmumu, tikties, izrunāt par iespējām veikt kādas digitalizācijas, procesu digitalizāciju un ļaut jums modernizēt, būt konkurētspējīgiem un pieņemt lēmumus ātrāk, samazinot izmaksas un ātrāk nonākt tirgū. Protams, tas nav viegli, kā jau te minēja, es pilnīgi piekrītu, bet tas ir paveicams un jā, jums ir dota tāda iespēja. Par iespējām, par konsultācijām, ja, tad varat griezties kontrolpunktos, arī man rakstīt uz e-pastu. Tad sazināsimies un veidosim kopīgi mūsu stratēģiju uz digitalizāciju. Paldies!